Papildus dažādiem dzīvnieku labturības pasākumiem saskaņā ar noteikumiem un procedūrām piemēro šādus nosacījumus. Visi dalībnieki garantē un ir atbildīgi par savu suņu labturību. Noteikumu pārkāpumi tiek nekodēti izlaboti, ja uz tiem ir norādīts, un sacītu noteikumi ir vienmēr jābūt izšķirošam momentam, kas parāda, kā lietām ir jābūt noformētām. Ja tiek secināta ļaunprātīga rīcība, tā ir diskvalifikācija. Sacensību organizatori galvenie tiesneši nekodēs ziņo par pārkāpumiem augstākām instantēm. Respektīvi, ja jūs esat konstatējuši kādas nelikumības, kas neaprobežojas tikai sacensību noteikumu pārkāpšanu, bet tas ir jau arī normatīvu aktu pārkāpums, par to nav ne ētiski, ne pēc noteikumiem klusēt, un ir jāziņo attiecīgām institūcijām. Ja jūs izlemsiet par to neziņot, tad tā jau ir arī jūsu līdzatbildība, un visdrīzāk potenciāli būs ētikas kodeksa pārkāpums. Visiem suņu transporta līdzekļiem jāgarantē aizsardzība pret laika apstākļiem, temperatūru, vēja, lietu, kā arī pret izplūdes gāzēm. Viena no svarīgākām lietām pašu būvētām kastēm, kas ir saistītas ar piekabēm, ir tieši tas, kā tiek novadīts izplūdes gāzes no automašīnām. Un tas nav tikai tad, kad jūs brauciet pār lielceļu vai pilsētu, bet tieši ar to, kā šīs gāzes nāk virsū no izpūtējiem, momentā, kad jūs stāviet steikautā. Bieži vien ziemas sacensībās tiek darbināts mašīnas, lai sildītos paši, un tiek aizmirsts par to, ka izplūdes gāzes turpat uz piekabi iet virsū suņiem. Par to dalībnieks, protams, saņems attiecīgu sodu, bet nav nepieciešams saņemt maksimālo sodu, kas var būt suņa dzīvībā. Un arī brauciena laikā ne visas izplūdes gāzes pilnībā ar vēju aizplūdīs projām, ir jāskatās, vai viņas pa kādu gaisa ceļu nepārtraukti neiekļūst suņu būros, attiecīgi, kas var beigties ar saindēšanos vai pat letāli. Pārvadāt vienu vai divus suņus bez kastes, suņus nekad nedrīkst pārvadāt nepiesiets, un to nedrīkst darīt, izmantojot pavadu ap kaklu. Suņu drošībai vienmēr aicināts izmantot suņu kastes. Viens vai divus suņus pārvadājums pārsvarā pārvadā pēc nacionālās likumdošanas, bet, ja braucot uz starptautiskās kategorijas sacensībām, jums var pieprasīt konkrēti, lai jūs varētu pierādīt, ka suņi ir bijuši piesieti, kamēr viņi ir pārvadāti. Arī par kastēm runājot, ir noteikti jānodrošina, lai būtu pietiekama gaisa padeve un laba gaisa cirkulācija. Ar kastu noslēgšanu pret laika apstākļiem bieži tiek grēkots attiecībā pret ventilāciju. Ziemas sacensībās to ir diezgan viegli pārbaudīt, ja kastēs ir liels apsarmojums, tad ventilācija nav adekvāta. Runājot par konkrētajām kastēm, tām ir jābūt konstruētām drošām un jābūt tādām, lai suņi no tām nevarētu aizbēgt un vai savainoties. Konkrēti kastēm nav noteikti izmēri, bet tomēr tām ir jābūt tādām, lai konkrētais suns varētu izstiepties, piecelties, pagriezties un saritināties. Tad, kad viņš pieceļās pilnā augumā, viņam bez paceltas galvas ir iespēja nostāties, neatbalstoties ar muguru pret griestiem. Viņiem ir jāspēj apgriezt ap savu asi un arī attiecīgi pietiekoši ērti nogulties. Ja ir kādas konkrētas prasības nacionālajā likumdošanā, tad tās ir jānorāda ārvalstu sportistiem, lai viņi zinātu, kam gatavoties. Kastēm ir jābūt tīrām un sausām. Lielos pajūgos pārsvarā ir vēsturiski viņas izbērts ar skaidām vai sausiem salmiem. Un pārbaudot labturības noteikumu, ir nepieciešams ieskatīties vienā, divos no šiem boksiem, lai pārliecinātos, kad dalībnieks tik tiešām nodrošina saviem suņiem sausu un ērtu guļvietu. Kastēs suņus arī ir aizliegts pieķēdēt. Tas nebūs attaisnojums, ka kāda no kastēm ir saplīsus un tā iemesla dēļ viņš viņu ir pieķēdējis dalībniekam, tad ir jāmeklē cits veids, kā transportēt suni. Attaisnojumi nav pieņemami. Suņus arī atstāt ilgāku laiku bez uzraudzības ir aizliegts, jo temperatūras var krasi mainīties. Drēlēnas attiecībās, protams, tas ir daudz svarīgāk.
bet ir bijuši iepriekš letāli gadījumi, kad suņi ir atstāti 12 vairāk stundas bez uzraudzības, tāpēc, ja tiesnesis konstatēs, ka kāds ir atstājis suņus bez sarunātas uzraudzības, tā būs arī diskvalifikācija. Arī steikautā visām trosēm un ķēdēm, pie kā tiek stiprināti suņi, ir jābūt veidotām tā, lai tās nebūtu tādas, kas var radīt suņiem diskomfortu vai viņus arī savainot. Visām savienojuma vietām ir jābūt labi noizolētām vai arī polstrētām, attiecīgi tā, lai viņas nevarētu ar kabeļa galiem kaut kur iedurties vai izraisīt citas traumas. Attiecīgi viņas arī nevar būt tādā stāvoklī, ka viņas ir kaut kur jau plīsušas, kas varētu rezultēties ar kādu sadušanās momentu. Un arī ķēdes ir jāpieskatā, lai būtu tik garas, lai suņi savstarpēji nevarētu veidot konfliktus vai netīšām viens otru žņaukt vai aptīties ap kājām. Attiecīgi ir jānodala tā, lai tas būtu droši visiem komandas dalībniekiem. Un arī jāizvieto savu komandu tā, lai jūs netraucētu citai komandai. Pašsaprotam, bet tomēr jāatgādina, ka steikauts ir jāuztur tīrs pēc sava suņa un pēc sevis. Ir jāatbrīvojas no visiem atkritumiem, ja tādi ir izveidojušies, un tam ir paredzēts izmantot atsevišķus konteinerus. Ja jums nav norādīts kāds konteiners speciāli, tad jūs, protams, izmantot universālos, bet atstāt piegružot teritoriju arī ir sacensību noteikumu pārkāpums.